Gleznainā ainavā ar 3 upēm Bauskas dabas parka dziļumos atrodas Bauskas pils komplekss, 15. līdz 17. gadsimta piemineklis. Tas sastāv no 2 ēkām – vecās pils, kas tika būvēta kā Livonijas ordeņa cietoksnis uguns šaujamo ieroču lietošanai, un jaunās pils, kura tika uzcelta Kurzemes hercoga vajadzībām kā nocietinātā rezidence. Bauskas pils vienmēr ir bijusi militārs objekts. Jaunā pils ir vienīgā saglabājusies daļēji pirmo Kurzemes zemgales hercoga Ketleru rezidence. Tas ir vienīgais piemineklis Latvijā, kurš ilustrē renesanses un manierismu laika piļu arhitektūras dekoratīvās mākslas izpausmes Kurzemes hercogistē. Muižnieki te ģērbās pēc pēdējās Eiropas modes. Senlaicīgie tērpi ir apskatām ekspozīcijā. Muzeja darbinieki arī labprāt paši tos demonstrē, spēlējot nelielas ainiņas no pagātnes. Bauskas pils teritorijā tika atrasti daudzi ieroči, arī tie ir rūpīgi saglabāti. Apkārt pils kompleksam ir redzama aizsargvaļņi, franču sistēmas zemes nostiprinājumi. Tos izveidoja Zviedrijas karaļa Kārļa 7. laikā. Novada iedzīvotājiem Bauskas pils ir prestiža vieta. Vietējie uzņēmēji pils attēlu lieto kā zīmolu saviem ražojumiem vēl šodien. Bet teritoriālās, vēsturiskās un mākslas stila pēctecības ziņā pils loģiski iekļaujas savdabīgā Latvijas arhitektūras trio – Bauskas pils, Rundāles pils, Jelgavas pils. Tas ir starptautiski atpazīstams turisma maršruts. Lai izjustu pagātnes dvēsmu, pavisam noteikti nav jādodas uz ārzemēm. Arī Latvijā tiek glabātas īstas vēsturiskās un kultūras pērles. Bauskas rācnams tika celts 17. gadsimta pirmajā pusē par birķermeistaru un rāckungu līdzekļiem. Uz 3 gadiem Bauskā arī tika ieviests speciālais nodoklis. Rācnam labā tika iekasēts 1 šiliņš no katras preces, kas tika pārdota Bauskā. Sākumā ēka bija vienstāva, bet ar laiku tika uzbūvēts arī 2. stāvs. Bauskas rācnams pārstāv tipisko Latvijas 17. gadsimta arhitektūru. Tādas ēkas šodien praktiski vairs nav saglabājušās. Nesen izremontētais rācnams šobrīd ir kļuvis par Bauskas centru. Rācnams tradicionāli ir bijis tirgotājas vēršanas un mērīšanas vieta. Arī mūsdienās turisma un informācijas centrs piedāvā apmeklētājiem savdabīgu atrakciju. Mums te ir izstādīti vecie svari, atsvari, dažādi mēri. Tā kā senākos laikos ar šeit atradās tie pilsētas mēru etaloni. Mums ir arī tāds piedāvājums, turisma produkts, sver un mērīt Bauskā, un katrs apmeklētājs te var nosvērties pudos un mārciņās un nomērīties pēdās un collās un par to saņemt arī attiecīgu certifikātu. Rācnams uzbūvēts uz kādreizējā tirgus laukuma, bet tagad Rāclaukumā notiek dažādi sabiedriskie pilsētas pasākumi. 1591. gadā Bauskā sāka būvēt jauno Svētā gara baznīcu. Sākotnēji tā bija bez torņa. To pabeidz būvēt tikai pēc 32 gadiem. Franču-Krievu kara laikā Bauskas baznīcā ieslodzīja gustā saņemtos Krievu karavīrus, bet pēc tam tā pārtapa par armijas pārtikas noliktavu. Baznīca stipri cieta, kad Bausku ieņēma sarkanā armija. Tika nopostīts jumts, izsisti visi logi. Netālu no kancelējas cauri jumtam iekrita arī aviobumba. Brīnumainā kārtā tā nesprāga. Baznīca kalpo cilvēkiem vēl šodien. Baznīcas altārs ir 17. gadsimta beigu monumentāla dekoratīvās mākslas piemineklis. Savukārt kancele ir darināta rokoko stilā. Svētā gara baznīcā joprojām skan ērģeļu mūzika. Instruments te tika uzstādīts 18. gadsimta vidū. Īstas vēstures liecības glabā baznīcas soli. Vecākie no tiem ir izgatavoti 17. gadsimta vidū. Par to liecina sola galā izgriezts datējums 1640, bet blakus solā saglabājies Bauskas ģerbonis. Tas ir viens no vecākajiem tā attēlojumiem. Svētā gara baznīcā saglabājās arī 2 epitāfijas. Tās ir dekoratīvās mākslas veids, kas ir tieši saistīts ar abadījumiem. Viena ir darināta 1677. gadā, otra 1757. gadā, un vēl joprojām strādā torņa pulkstenis. 17. gadsimtā darinātais mehānisms un ciparnītes pēdējo reizi tika remontēts pirms 150 gadiem.
taču joprojām rāda precīzu laiku. Braucot ārā no Bauskas pa Via Baltica ceļa pie pagrieziena uz Mežotni, atrodas Rīgas motoru muzeja Bauskas filiāle. Zāle, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir nosacīta veltīta spēkratu vēsturei Latvijā. Šeit ir apskatām gan autoparaugi, kādi 30. gados tika izmantoti Latvijā sadzīvē un arī reprezentācijas vajadzībām, kā arī tālāk mēs redzam ir padomju automobīļu kolekcija, kas, protams, pēdējo 60 gadu laikā pa Latvijas ceļiem daudz un dikti braukājuši. Katrā ģimenes albumā noteikti būs bilde, kur šīs mašīnas ir redzamas gan izpušķotas, gan netika izpušķotas, bet ļaudis lepojās ar to, ka beidzot ir tikuši pie savu personīgā transporta līdzekļa. Tāpat mūsu zālē jūs varat redzēt arī vienu no saglabājušamies Ford Vairoks automobīļiem, kas ir Ford automobīļi, kurus montēja un izgatavoja Latvijā. 30. gados ar rūpnīcas Ford atļauju slavenos automobīļus ražoja ne tikai Amerikā, bet arī citās valstīs. Sākot ar 1935. gadu, Fordus montēja arī Latvijā. Uzņēmīgs cilvēks vārdā Pauls Barons, kurš tādu ir noticis, kad ir patiesībā mazdēls Krišjānim Baronam, kuru varbūt mēs zinām no simtlatniekiem un tā labā skapja, ko viņš kādreiz ir izgatavojis. Tātad viņa mazdēls Pauls Barons ir pārņemts ar ideju automobīļi jāražo arī Latvijā. Ir tiek panākts valdības atbalsts tādā ziņā, kad ievestās automobīļu daļas tiks atbrīvotas no ievadu muitas tām mašīnām, kuras tiks Latvijā izgatavotas un pārdotas. Automobīļus ražoja akciju sabiedrība Vairoks, tagadējā Rīgas vagonu rūpnīca. Kopumā Latvijā tika izlaistas 300 Ford automašīnas. Bauskas filiālē ir arī kāds pavisam īpašs eksponāts – lielā kuļmašīna, kas 30. gados parasti bija viena uz 10 lauku sētu. Kolekcijā ir arī padomju ekskluzīvs – 7-vietīgs melnais automobīlis ZIL 111. Tas ir automobīlis, kuru izgatavoja tikai reprezentācijas vajadzībām augstākā līmeņa funkcionāriem Padomju Savienībā. Šādus automobīļus, kā mēs redzam te fonā, izgatavoja tikai 10-12 automobīļus gadā, tikai Maskavas un Kremļa ģenerālsekretariāta locekļu transporta vajadzībām. 70 km no Rīgas un 10 km attālumā no Bauskas pils atrodas Mežotnes pils. Šogad tieši augustā šī klasicisma pērle svin 210 gadu jubileju. Pili cēla 5 gadus no 1797. līdz 1802. gadam. Mežotnes pili Katrīna, Krievijas ķēzriene Katrīna II uzdāvināja savai mazbērnu audzinātājai Šarlotei von Līvenai, kas šeit ir bijusi tikai vienu reizi caurbraucot. Mūsdienās Mežotnes pilī notiek liela rosība. Turistiem ir sarūpētas vairākas klasicisma ekspozīcijas, bet kupolzālē notiek kāzu ceremonijas. Mežotnes pili īpaši iecienījuši jaunlaulātie. Precēties kārotājiem jau 2. gadu pēc kārtas tiek rīkot atvērto durvju dienu. Visi interesanti vienmēr tiek gaidīti 6. oktobrī. Šajā dienā Mežotnes pils ir atvērta ikvienam un piedāvā plašo klāstu, kas ir saistīts par un ap kāzām. Piemēram, piedāvājam izbaudīt dažādus ēdienus, konditorijas izstrādājumus, arī veidojam savu kupolu zāli tieši tādu, kāda izstās laulību ceremonijas laikā. Bet ir arī vieta mazākām svinībām – maza mīļa omulīga ziedu zāle. Pie pils ir uzbūvēts arī tiltiņš, kurš ved uz Rundāles pili. Mežotnes pils lepojās 2. gadu ar mūsu tiltiņu, kas ir pontona tilts pāri Lielupei, kas savieno īstenībā ļoti strateģiskas vēsturiskas vietas. Tā ir Rundāles pils un Mežotnes pilskalns. Ja? Jebkurš interesants, jebkurš viesis, kas atbrauc uz Mežotnes pili, var baudīt, pārējot pāri Lielupei, izstaigājot, aizejot uz Mežotnes pilskalnu vai 4 km attālumā aizejot uz Rundāles pili, kas ir ļoti svarīgi. Zinātnieki apgalvo, tas, ka Latvijā nav piramīdu, nenozīmē, ka tai nav savas vēstures. Pieminekļu un interesantu objektu pie mums ir saglabājušies ļoti daudz, un Bauskas novads ir tam piemērs.